Podkāsta draugi Signet banka, Madara Cosmetics. Cilvēkam vajag padomāt ikvienam, ko es darītu, ja piķis nebūtu problēma. Jā. Es domāju, ka es joprojām labprāt lasītu ziņas. Jā. Un komentētu sacīkstes, man patīk to darīt. Cik tavā dzīvē vispār būtiski ir loma būt tētim? Es teiktu, ka būtiskākā faktiski. Ko tu vēl tādu jēdzīgāku var izdarīt? Tur arī ir tā problēma, ka cilvēki gaida to laimes mirkli. To nevajag gaidīt. Viņš, vai tas tepat vien ir. Es nezinu, bērna soļi pa kāpnēm uz otro stāvu, tā priecīgi skrien cilvēks augšā vēl ejā. Tur jau arī ir tā laime. Tas, ka es varu aiznest tās emocijas no tiem cilvēkiem, kas brauc, līdz tiem cilvēkiem, kas skatās. Jo tā jau, tu vari paskatīties, kā tur brauc sarkana, tur zaļa mašīna, tur dzeltena, reku vien apgāzās, vai cik interesanti. Bet, to sajūtu nodot. Šī dzīve mums ir dāvana, un neviens tev nav apsolījis, ka tā būs brīnišķīga. Tu vienkārši novērtē to, kas tev ir, un priecājies par to, kas tev ir, un negaidi, ka kaut kas būs godīgi vai taisnīgi. Esiet sveicināti jaunākajā izgaismots epizodē, un šajā reizē ir saruna, kas mani, godīgi sakot, mazliet biedē, jo mans sarunas biedrs būs mans kolēģis, un jāsaka arī diezgan labs draugs, Ģirds Timrots. Un biedē man tas, jo es zinu, kā viņam vajadzētu atbildēt uz dažiem jautājumiem, bet vai viņš tiešām tā uz tiem atbildēs? To mēs redzēsim. Ko lai es sāku? Tātad, izgaismots viesis šajā reizē. Pieļauju, ka daudziem šis varētu būt izbrīnuraisošs fakts, bet ir cilvēks, ar kuru es esmu kopā jau cik gadus? 20. Cik? Kā kopā? Tu nesaskaitīji? 22? Tu nesaskaiti? Tu zini, cik kopā? Tu gatavojies intervijai, vai negatavojies? Cik gadus kopā? Man šķiet kaut kādu 21 stabili. 2 būs, jā. 22 būs. Redzat, viens vismaz no mums ir matemātiķis un zina. Ģirds Timrots tātad ir viesis, ar kuru mēs esam kolēģi jau ilgu laiku. Jā, tā tas ir dzīvē sanācis. Un tāpēc man ir tā kā dubult stress, jo zini kā, ir ļoti grūti tā kā intervēt cilvēkus, kas tev ir jau kļuvuši par draugiem šajā laikā, un tu it kā zini kaut ko par viņiem, bet nezini varbūt nemaz tik daudz, bet arī, kā tur ir. Tieši tā man likās, ko gan tu vēl par mani nezini, kāpēc tev man iztaujāt. Bet es tad varbūt kaut ko zinu, bet citi varbūt nezinu. Piemēram, jā. Ģirds Timrots daudziem pazīstams kā 90 sekundžu vadītājs, daudziem pazīstams kā, starp citu, ar Jančevics, tu esi kopā vēl ilgāk nekā ar mani ēterā. Kopš pagājušā gadsimta 90. jā. Ak, Dievs, cik tas ir daudz gadu? Pār pa 30. Labi, 30 laikam sanāks. 30 gadi, tātad F1, Formula 1 komentētāja balss. Un es, godīgi sakot, pirmo reizi izdzirdot formulā, biju šokā, jo es viņu pazinu kā tādu salīdzinoši mierīgu, izņemot tad, kad viņš strīdās ar mani cilvēku, bet tad, kad es izdzirdēju, kā viņš kliedz F1 komentē, jo tad man bija godīgi sakot šoks pirmajā reizē. Tā kā, jā. Un tu visu kaut ko dari, tu visu kaut ko tur komentē, visādas sacensības vakar arī bija. Kas tas bija, ko tu komentēji? Motocross, pasaules čempionāts. Jā, močus. Arī kartingus komentēja kaut kādus? Kartingus, rallycrossu, autocrossu, driftu, motocrossu, visu, kas nāk. Principā. Speedway to starp. Jā, tas nozīmē, ka tu labi orientējies sportā, vai ne? Nē, es tikai skaļi bļauju. Jā, var sakot, Ģirds ir šodien izgaismots viesis. Parunāsim, tāpat kā ar visiem, par visādām dzīves lietām. Laikam beidzās cilvēki Latvijā, tagad tev man bija jāicina. Hai, protams. Protams, ka tā, bet kā tu jūties vispār? Tagad ir jau, mēs satikāmies šodien jau ap 5. Likās jau, ka tā kā būs gana, bet jā, tomēr. Cik var, vai ne? Tā kā, uz vairāk kā 2 stundām mēs satikāmies jau tad ēterā strādājot, un tagad mēs satiekamies otrais. Kā tu jūties tajā dienas otrajā pusē? Tagad es reāli uztraucies, es nezinu, kā te uzvesties, man pirmo reizi šitā ir gadījies, un tagad es skatos, kā būt. Tu tur runā. Es nevaru. Labi, lai tev nervus atlaist, jā. Šajā podkāstā ir tāda tradīcija, ka mēs dāvinām plati. Jau neatlaiž. Jā, es zinu, ka tev ar mūziku ir īpašas attiecības jau kopš sensoriem laikiem. Man ar mūziku attiecības ir apmēram tādas pašas kā ar peldēšanos.
Es praktiski peldos tikai hidrotērpā, tad, kad apgāžās laiva. Tāpat viena no laba prāta es te ūdenī neiet, līdz ar to ar mūziku man ir apmēram tāpat, ja tā kaut kur skan, tur, kur es nonāku, tad tā skan un ir ok, bet citādi, es pats no mūzikas tā, ka neko. Es atceros, ka tu Ģirds brauci ar džekiem roadtripā pa Ameriku, kas tev ierakstīja kaut kādu disku, man liekas, lai tu izglītojies. Par sprīdīti tur bija, jā, un daži rupji vārdi. Es ierakstīju dziesmas Ģirtam diskā, lai viņš izglītojas, kamēr Nē, tas bija vēl viens disks. Kurš tas bija vēl viens izglītošanas? Bija cits, kur bija tieši par izglītošanos rakstīts. Jā? Jā, tās par sprīdīt, tas bija ceļojumam. Tad ir pat vēl 2 bijuši diski, jā. Varbūt pat vairāk kā 2. Bet tagad pēdējā laikā arī ar Ģirtu kļūst labāk, jo viņam meita ir ļoti fantastiska dziedātāja mūziķa, un līdz ar to tie kaut kādā mērā spiests klausīties labu mūziku, vai ne? Nē, šajā gadījumā gan nav spiests uz viņas koncertiem, es eju uz visiem. Jā, bet uz citiem nē. Labi, ķeramies klāt. Kā domā, ko es tev izvēlējos? Plati? Jā, jāatrod, kur ir. Kaut ko no Latvijas Radio 2? Nē, es tev īstenībā izvēlējos kaut ko, man šeit ļoti foršu. Es izvēlējos tāpēc, ka tev ir tāds dzīves periods. Es zinu, ka tu 100% nezini šo, bet... Kāds man ir dzīves periods? Tāds dzīves... Tātad, es šajā platē izvēlēties šo albumu, apvienot 2 lietas. Pirmā lieta ir tā, ka es pieļauju, ka tava meita Gerda varētu zināt šo mākslinieku, tādā ziņā, ka viņa to varētu arī varbūt kaut kad klausīties. Ja viņš labs, viņa noteikti zina. Jā, tā kā tas ir viens no pēdējo gadu labākajiem albumiem, tad visticamāk, vispār mūzikā, tad visticamāk viņu zina. Un, End of Innocence ir tas mans dzīves periods. Tā tur rakstīts. Kāds bija? Kā tu teici? Tur pirmā dziesma. Nevainības beigas ir tavs dzīves. Otrā ir par zvaigžņu un planētu satriekšanos. Jā, to varētu tādu dēvēt. Bet nē, tas mākslinieks ir Šebaka, un tas ir tāds ceļojums mūzikā, kur viņš arī maina kaut kādā mērā savu dzīvi, tad maina instrumentus, bet tas ir tāds ļoti mierīgs ceļojums. Un man šķiet, ka tavam varbūt tam diezgan, es zinu, ir tam saspringts laiks, tad varbūt tieši tas mierīgais džēza noskaņās radītājs albums tev mājās, tad, kad tu uzliksi savā plašu atskaņotājā, varētu palīdzēt atslābt. Mēģināsim. Lūdzu. Paldies. Jā, tā kā klausies, un tad es gaidīšu tev pēc tam vērtējumu par to. Man vērtējumu? Jā, tev vērtējumu. Labāk paprast Gardai, viņa vairāk tev mācīs izstāstīt, bet ļoti jauki, paldies. Jā, bet... ja mēs tā runājam par to tavu dzīves periodu, kā tu šobrīd jūties? Kas tu esi tā visvairāk šobrīd? Kas ir tas tavs, personības faktors, kas dominē tavā dzīvē šobrīd visvairāk? Šoferis. Kāpēc? Aizvest burlaivu, atvest burlaivu, aizvest kontrabasu, nogādāt kādu cilvēku šurp vai turp. Kādu cilvēku runa ir par, kādu no 3 bērniem? Par 3 bērniem, jā. Laivu aizvest, tas nozīmē, ka tev viens bērns metra, jā, ir... Jā, jaunākā meita burā. Jā. Tikko no rīta biju palīdzēt sakrauties, un viņi devās uz Latvijas čempionātu Kuivižos. Paganē, no rīta bija 900 sekundēs. Jā, un pēc tam es braucu uz jahtklubu. Bet tagad ir 11. Jā. Pēc tam es vēl paspēju aizbraukt pakaļ bezvadu rūterim, ko aizvest vecākajai meitai, lai viņai ir ko ņemt līdzi uz Norvēģiju, lai tur varētu tikt pie interneta, pie viena arī Soma aizved, tā es pārvietojos. Un vēl ir vidējais puika, vai ne, Teodors? Jā, kurš veiksmīgi ir iestājies Rozīšos un sāks septembrī studijas. Viņam nebija nekas šodien jāved? Nē, viņš pats atceļoja mājās tikai šodien. Bet kā tu jūties par to? Labi, protams, ka, tas, īstenībā tas diezgan tuvu patiesībai, tas, ka tu esi šoferis savā dzīvē šobrīd diezgan daudz. Kā tu pats jūties kā šoferis? Ko tev tas nozīmē? Tu jūties komfortā ar to? Man patīk pārvietoties jebkurā gadījumā, un te ir redzama arī kaut kāda jēga. Tiem bērniem to vajag, un es daru visu, ko varu. Kā tev šķiet vispār, tu tā kā dzīvē, cik liela tavā dzīvē ir... Man ir tik ļoti grūti uzdot jautājumus, uz kuriem es kaut kādā mērā jau zinu atbildi. bet tāpēc man šķiet, ka vienmēr ir labāk, ja cilvēks intervē sveši cilvēki, kuri neko nezina. Un tad viņi ir tādu zinātkāri, bet es tāpat ar zinātkāri tomēr pajautāšu. Kā tu jūties, kad, par to, cik tavā dzīvē vispār būtiski ir loma būt tētim? Es teiktu, ka būtiskākā faktiski. Ko tu vēl tādu jēdzīgāku var izdarīt? Kā tu nonāci pie tās atziņas, ka tā ir tā būtiskākā loma?
Nu, tu bliezi pa smago, kā es varu zināt. Tas vienkārši ir tāds. Nē, man liekas, tā vienkārši, tas ir normāli. Tad līdz tam, manuprāt, nav baigi jānonāk. Tā vienkārši šī pasaule ir iekārtota. Es nezinu, vai tā ir iekārtota pasaule, jo man šķiet, ka ļoti cilvēki ir ļoti dažādi. Jo citam, piemēram, cilvēkam šķiet, ka ir svarīgs pirmkārt kaut kādas lietas, ko tas cilvēks pats savā dzīvē grib realizēt. Un tas arī var būt cita cilvēka dzīves modelis. Piemēram, es nezinu, cilvēks ir mākslinieks vai sportists vai jebkas. Kaut vai arhitekts vai kā, un viņam šeit man ir dzīvē prioritāte uzprojektēt šo ēku, nevis, piemēram, skriet 10 vest laivas vai vēl kaut ko. Tā kā, ja viņam tas rada lielāku gandarījumu, tad droši, tas ir viņa variants. Man šajā gadījumā ir prieks par tiem jauniešiem. Kas ir tā tev varbūt gandarījuma mēraukla? Tāda laime droši vien, tāda forša sajūta, Tādas daudzas mazas lietas, par kurām tev ir vienkārši labi. Tagad tev nāksies pastāstīt kādu piemēru par to, kas tev ir radījis laimīgu pēdējā laikā. Kas ir laime? Jā, kas tev ir, varbūt, ka ir bijusi kaut kāda situācija vai kaut kas ir noticis ar tev pēdējā laikā, kas tev varbūt ir ļāvis apzināties to, kas ir tā laime, ka tu tiešām esi to piedzīvojis, to laimes mirkli, ko citi varbūt gaida, kad viņi piedzīvojas. Man liekas, tur arī tā problēma, ka tie cilvēki gaida to laimes mirkli. To nevajag gaidīt. Vai tas tepat vien ir? Es nezinu, bērna soļi pa kāpnēm uz otro stāvu, tā priecīgi skrien cilvēks augšā vai lejā. Tur jau arī ir tā laime. Nevajag gaidīt kaut kādu globālu uzliesmojumu. No tiem ir vienkārši jānoķer un jāsajūt tie brīži, par kuriem tu vari būt pateicīgs, ka viņi ir. Jā. Man šķiet, ka es tevi tādu laimīgu redzēju arī, labi, mēs jau nevaram būt klātesoši citu cilvēku dzīvēs, lai redzētu viņu laimes mirkļus nepārtraukti, bet kur es tevi redzēju pēdējo reizi, man šķiet, nē, jā, tu ieraudzīji, ka mums darbā stāv žurnāls Santa, jā, kur bija intervija ar tavu meitu, jā, to lepnumu sejā, tur vispār pārējie varēja izzust no tās telpas ārā, vai ne, tas lepnums un tā laimes sajūta, vai ne? Vai te var lietot to vārdu laimes, bet tas lepnums varbūt arī tas, ka kāds bija klātesošs. Nē, tajā brīdī pat varbūt vairāk bija kaut kādas bailes un bažas, kas tur būs sarakstīts. Tur varbūt kaut kāds stress bija klātesošs, bet jā, tā laime ir tādi mirklīši, ko mēs noķeram. Tas nav nekas tāds milzīgs, kas uzgāžās virsū. Bet vai, piemēram, strādājot televīzijā, arī tev ir kaut kādi laimes mirkļi? Kāpēc tu tur vispār esi? Kas ir tas, kas tevi varbūt interesē televīzijas būšanā? Man patīk, jo man liekas, cilvēkam vajag padomāt ikvienam, ko es darītu, ja piķis nebūtu problēma. Jā. Es domāju, ka es joprojām labprāt lasītu ziņas. Jā. Un komentētu sacīkstes, man patīk to darīt. Ik viens, ja padomā, ko tu, labi, ja atbildi ir scrollēt Facebook caur dienu, tad, varbūt ar to īsti nebūs atrasts piemērots risinājums, bet viss cits, padomā, ko tu gribētu darīt, ja naudas pietiktu. Zin kā, man bija līdzīgs pārdoms tieši. Es kaut kad ar puigām runāju, ja man pēkšņi būtu miljons, ko es darītu un tā un tā. Un tad es domāju, labi, miljons jau mūsdienās, man šeit tas vairs nav tik daudz. bet un tad es arī domāju, es noteikti turpinātu iet uz darbu. Tas būtu pilnībā, pat nebūtu izskatāms tas jautājums, vai ne? Tieši tā, nevis domāt, kā es iztērētu miljonu, bet ko es darītu, ja vienkārši nauda nebeigtos. Jā, šeit arī jāsaka, ka Latvijā, protams, ka televīzija nav vieta, kur cilvēki kļūst par miljonāriem. Mēs dzīvojam citā pasaulē. Ne, par miljonāriem kļūst tie, kuriem šausmīgi vajag. Tie, kuriem asinis pa degunu un vajag to miljonu. Tie arī parasti to sasniedz. Un kā tev šķiet, kas tev ir tas, kas tev varbūt tieši tajā ziņu pasaulē ir tas, kas tevi aizrauja? Vai tevi aizrauja tieši tas, kā lai saka, tas ziņu lasīšanas stāsts, tas, kā tu to dari, ko tu dari, kā tu uzdod jautājumus, vai tu uzdod jautājumus, vai es nezinu, kas ir tas, kas tev patīk. Ja pašā ziņu lasīšanā, tad tās intonācijas. Tā kā dziedāt es nemāku, tad es tikai tajā tekstā varu tās intonācijas veidot. Līdz ar to, tur ir tas ir interesanti, kā to tekstu, kurš pats pa sevi, faktiski tu jebkuru tekstu var nolasīt, gan saistoši, gan garlaicīgi. Tu var, visinteresantāko grāmatu izlasīt tādā balsī, ka neviens viņu negribēs lasīt. Tu vari spēlēties ar tām intonācijām, tu vari piedot klāt arī kaut kādu, zināmā mērā pat
attieksme vai vērtējumu, tikai ar intonācijām neko nepasakot. Nu, labi, runājot, piemēram, par ģirta nedarbiem, es varu izstāstīt, ja, ka mēs ar ģirtu vadījām kopā 900 sekundes no pirmās dienas, tātad tas bija kaut kad sen. Kopš 2004. gada. Jā, pa to laiku mūsu abu dzīvēs, protams, ka nepārtraukti kaut kas notiek vēl paralēli, nu tā kā tās mūsu dzīves, kad visādi notikumi, kad... Pagad, tu biji jau apprecējies, kad mēs sākam, bija laikam jau. Gadu pēc tam apprecējos. Jā. Tad tur piedzimst bērniņš un tā, nu var sakot, tu kā ej caur tiem visiem posmiem. Un tad vienā jaukā dienā šis cilvēks atnāk un paziņo, ka viņš mani pamet ēterā un dodās prom. Un goda vārds. Tu ļoti labi zini, kā tajā laikā es jutos. Man šķita, ka man ir noticis kaut kāds break-ups, tā kā pa īstam. Nu, tā kā tu vienkārši saproti, ka tev es cerēju, ka tu jutīsies atvieglot. Jā, bet tā kā, un es domāju, nē, nu vispār. Bet, nu, tā kā, protams, ka reizē es saprotu tā cilvēku lēmumus, bet tu vari izstāstīt tagad arī tiem, kas varbūt skatās šo podcastu, kāpēc tev bija tas vajadzīgs, tas posms, ka tu biji prom no tās televīzijas, ka tu pazudi uz kaut kādu brīdi. Nu, viens ir tas, ka tajā brīdī man bija 2 mazi bērni, un 3. bija ceļā. Un bija skaidrs, ka es nedabūšu izgulēties tuvākajā laikā, tā ka pavisam noteikti. Jā. Līdz ar to tas, viens bija tas, ka tas bija grūti, un otrs bija tas, ka pazuda stress. Beidzās tā baiļu sajūta. Jo, manuprāt, stress ir absolūti nepieciešams. Tas ir tā kā degviela. Tu vari viņu to ieliet bākā un braukt, un tu vari dedzināt kūlu un radīt milzīgas problēmas. Bet stress ir tā degviela. Vai tas tevi sadedzina vai dzen uz priekšu, tas jau ir savukārt tavas attieksmes un piepūles rezultāts. Un ja tā stresa nav, tad ir viss sliktāk, jo tad tev vairs nav interesanti, tev ir viena alga. Un tas bija viens no iemesliem, ka man šķita, ka ja man pašam šķiet, ka es to redījumu jau varētu novadīt arī nepamodies, tad arī skatītāji to pēc brīža gan jau ka sajustu, ka nav vairs tās. Tev ir mazliet jātrīc tā rokai pirms ētera. Tad ir forši. Bet kā lai es tagad parūpējos, lai tev ir tāds nemainīgs stress turmākos kā? To jau nevar tā, nezinu, dabiski radīt, lai tas stress ir. Tu vienkārši ar laiku jau kaut kādā mērā pierodi pie lietām. Vismaz, protams, ir rīti, kad ir kaut kādas cita veida izaicinājumi. Ir ziņas, kas ir notikušas, piemēram, iepriekšējā naktī, un ka tur ir loģiski tas, ka tev ir tas satraukums klātesošs, bet ir arī mierīgāki rīti, ka tas stress varbūt nav tik klātesošs kā citos, ja tu jau esi pieredzi pie tā, ko tu dari. Tai mirklī pirms ētera jau tam stresam ir jābūt vienmēr. Tev vienmēr ir drusku bailīgi. Tev ir vienmēr drusku bailīgi? Jā. Jā. Un tikai tad tas strādā. Tas gan ir, jā. Labi, runājam kaut ko. Jā, tas ir līdzīgi arī, kā, piemēram, man vienmēr ir grūtāk ierakstīt tekstus, kurus es zinu, kas var tikt montēti vai kas var tikt laboti, vai kurus tev ir iespēja ierakstīt, piemēram, 4 reizes. Un tad tu tā kaut kā, man ir grūtāk, jo tad es ar garantiju kļūdos, piemēram, tad tas ir tā kā, es esmu pārāk slinks, es bliežu ar vienu reizi. Tu blieži ar vienu reizi? Nē, es dažreiz. Jādara vēlreiz. Jā, es ar cenšos. Man bija dažreiz sanāk, bet, ja citreiz, ja es esmu pārāk atslābusi un nav tas stress, tad arī nesanāk ar tām 3 reizēm. Tu vienkārši kaut ko tur aizdomājies jau, tāpēc tas stress vai kaut kāds uztraukums tiešām mobilizē. Laikam ar tas ir tas tiešais arī. Tiešraides, tas ir formāts tiem, kam ir slinkums sēdēt montāžā. Jā. Sportā neparedzamas situācijas ir ikdiena. Tās pārvarēt palīdz pieredze un gudri izvēlēts spēles plāns. Ilgtermiņā tā tu nodrošini labākus rezultātus. Signet banka – tavs uzticamais ieguldījumu partneris. Bet, labi, par tiem agriem rītiem, protams, ka tas ir jautājums, es pieļauju, ko tev arī jautā daudz cilvēku. Man arī, protams, joprojām jautā, kā tas ir, ka tev ir jāceļas 4 no rīta un... Nav problēma. Labi, nav problēma piecelties 4 no rīta. Problēma ir laicīgi aiziet gulēt iepriekšējā vakarā. Jā, tas ir grūti. Tad pēc tam, ja tu to izdari laicīgi, tad no rīta piecelties vairs nav grūti.
Labi, parunāsim par to sajūtu, jā. Labi, kā tu aizēji gulēt pirmkārt? Es zinu, ka tev ir bijušas cita rīta, ka viņš pilnīgi neģēlīgi ierodas darbā un saka, es tik labi izgulējos, un tu cikos tu tur aizgāji gulēt 8 kaut kādos, jā? Dažreiz arī tā paveicās, jā. Dažreiz arī tā paveicās. Kā tu aizmiedz tajos vakaros? Bērni ir paaugušies, viņi vairs nav jāliek gulēt, viņi paši tiek galā, nomazgājās, iztīra zobus un iet gulēt. Es varu aiziet gulēt laicīgi. Jā. Bet uzreiz tā arī aizmiedz, vai tevi tomēr vajā kaut kādas dienas domas? Nē, gadās, protams, naktis, kad tu nevari iemigt un tas grozies un skaties, jau 2 pēc pāris stundām jāceļās. Gadās dažādi, bet kopumā, ja tev ir pietiekami daudz laika izgulēties, tad jau ir, manuprāt, diezgan vienalga, cikos celties. Svarīgi ir tās miega stundas salasīt. Tā ir, bet pašā laikā man, piemēram, citreiz ir tā sajūta arī ja ir gadījumā gadījies, ka es tiešām esmu gulējis 6 stundas, kas jau ir salīdzoši mūsu gadījumā, tas jau ir labi, ja tajā naktī, kad ir jāceļās tik agri, tad tāpat kaut kādā dienas otrajā pusē ir tā sajūta, ka šajā dienā jau ir bijušas 2 dienas. Tev nav tā? Un agrajā rītā ir tā sajūta, ka tev vispār ir mūžība priekšā. Tu saproti, ka tā diena ir tik mega gara, tad, kad tu esi piecēlies 4 no rīta. Un vēl viena metode ir, lai savukārt varētu aiziet gulēt tajā vakarā, kad nākamajā rītā ir noteikti agri jāceļās, ir iepriekšējā rītā piecelties tikpat agri. Tad tev vakarā nāks miegs. Labi, bet tu taču necelies, piemēram, ja mums šodien bija agrais rīts un necēlies vakar 4. Vakar es biju vēlu gulēt aizvakar, līdz ar to vakar es cēlos kaut kādos 6, nebija tik agri kā parasti, bet principā tā metode vienmēr strādā iepriekšējā dienā piecelties tik agri, cik vajadzēs nākamajā, un tad tev vakarā nāk miedziņš, un tu aizies gulēt laikā. Bet tas sanāk, ka tad tev jāpieliek klāt vēl pie saviem rītiem vēl viens rīts agrais, kas nav, es nezinu. Es saprotu, par ko tu runā, bet es neesmu gatava. Un es cenšos arī neatlaist to režīmu. Celties nevēlāk, kad uz 6, 7, ja vien nav kaut kas, koncerts vakarā, piemēram. Tad nākamajā rītā vajag tās stundas pagulēt. Bet vispār par to miega rutīnu runājot, es zinu, ka tas ir izaicinājums daudziem cilvēkiem. Tas vispār tas vakara cēliens un saprast, kā tu vari aizmigt un kā tu vari gulēt. Labi, tev ir kaut kāda miega rutīna. Kaut kādi padomi. Man liekas, tu nesēdi ļoti kaut kur Instagramā vai kaut kā, ne? Vakaros. Nē, tas, tu lasi? Es domāju, ka nepalīdz aiziet gulēt, ja tu sēdi, jebkurš tas sociālais tīkls tik ir būvēts uz to, lai tu scrollētu tālāk, nevis lai tu aizmigtu. Tev izdodas to nolikt malā vakarā? Jā, un es esmu uzlicis arī gan Facebookam, gan Instagramam laika ierobežojumu dienai telefonā. Cik tev ir liels tas laika ierobežojums? 30 minūšu. Tu Instagram un Facebooku visu var... Katru 30 minūtes. Katru tu drīkst lietot 30 minūtes. Tādas es uzlicu to limitu, tu nepamani, kur tas laiks pazūd, tu apskaties. Es tikai apstīšos, kāda man jaunumi ir atnākuši, un tad pamani, ka ir pagājis 1,5 stunda. Lai tā nenotika, tu esi uzliku pa 30 minūtēm katram. Un tev nav pārdzīvu? Cik tev bieži ir tā situācija, ka tu tā kā pēkšņi kaut kāds labs rīliņš paskatīšos un pēkšņi beidzies laiks? Jā, bet jebkurš nākamais rīliņš ir tikpat labs. Tu saproti, ka tev nevienā brīdī nebūs vieglāk to nolikt, jo tas algoritms ir uzbūvēts tā, lai tev aicinātu skatīties tālāk. Bet cik tu esi disciplinēts pats nepārkāpt šo likumu? Vienkārši aizslēdzās tā aplikācija telefonā. Bet tu jau vari aiziet iestatījumos. Bet tu jau vari aiziet uz iestatījumiem un samainīt un turpināt būt Instagramā. Cik tu esi disciplinēts lietās, ko tu pats esi nolēmis, ka tu turēsies pie šīs disciplīnas un nepārkāps to? Man nav gadījies tur nekas tāds, pēc kā es nevarētu pagaidīt nākamo dienu. Labi, tad tu esi disciplinēts, tad tu nepārkāp to sevis. Tādā ziņā, jā. Bet vispār cik tu bieži pārkāp sevis noteiktos noteikumus kaut kādus? Es cenšos baigi nenoteikt noteikumus. Es necenšos atmest smēķēt vai kaut kā sevi ierobežot. Es daru to, ko man ļoti gribās vai patīk. Labi, tu jau nesmēķēji. Jā, bet principā es arī nekad neesmu tā apņēmies baigi. Es nezinu, man saldumu izraisa atkarības. To es varētu atzīties. Jā. Es nezinu, alkohola pudele var stāvēt pāris nedēļas atvērta plauktā, bet ja leduskapī ir saldējums, tad vienalga, cik liela kaste, visdrīzāk viņš rītdienu nesagaidīs. Jā. Bet tās jau ir tādas labās atkarības. Tas jau nav nekas tāds, kas... sazin. Īpaši ar tavu uzbūvi. Tur nav pamata uztraukumam vispār man šeit. Klausies, bet par to formulu parunāt, kurā tu jau esi 30 gadus. Kā tas ir iespējams?
tur tev nav bijis tas pārtraukums, ne? Nu, labi, kad Nē, tur arī bija pārtraukums. Tad, kad neraidīja, vai ne? Jā, citā televīzijā. Tad, kad bija citā televīzijā, tad bija pārtraukums. Jā, tad mēs arī Anni komentējām. Jā, bet jūs, principā, visus tos gadus esat komentējuši. Kā tas ir sanācis? Kā tev šķiet, ka jūs tik ilgi arī aptīvi esat šajā stāstā? Jo, principā, varētu sazīt, ka leģendāri. Nē, tur arī kaut kāda tā savstarpējā ķīmija, gal galā spēt vienam otru paciest mazā telpā vairākas stundas, jau gandrīz katru nedēļas nogali, tur arī ir kaut kam jāsaskan tiem diviem cilvēkiem. Tā sadarbība, tas jau izšķir to, vai būs vai nebūs, jo ja tie cilvēki viens otru kaitina un dzen ārā vai dzen kokā, tad tur nekas labs nebūs. Bet tās lomas jums abiem, tās, kas jums šobrīd jau laikam tā loģiski ir izveidojušās, ka jūs tomēr esat abi citādāki. Jānis zina par formulu, es domāju, ka 80 reižu vairāk nekā es. Viņš, es domāju, nakts vidū pamodināts var pateikt, kurš kļuva par čempionu 85. gadā, vai jebkurā citā gadā. Jā. Viņš zina to statistiku un to vēsturi pārzina. Man savukārt, es varētu raksturot, ka ar cieto disku ir problēmas, man operatīvā atmiņa strādā. Es varu nokomentēt sacīkst, un ja man vakarā kāds pajautā, kurš uzvarēja, tad man kādu brīdi ir jāpiedomā, kurš tiešām uzvarēja. Mm-hmm. Tai brīdī es esmu nokoncentrējies, es esmu pilnīgi tajā iekšā. Bet pēc tam tas beidzās. Ir finišs viss, un var sākt gatavoties nākamajām sacīkstēm, nākamajam sporta veidam galā, jo iespējams nākamajā dienā ir kaut kas pilnīgi cits. Es vēl gribēju paturpināt to sarunu par formulu, bet es gribu par to operatīvo atmiņu parunāt mazliet, jo man kaut kā arī, es par to esmu domājis, un man tas, ja godīgi, mazliet satrauc, ka ņemot vērā, piemēram, to informācijas daudzumu, kas ir jāpatērē arī ziņu moderatoram ikdienā, kad ir ļoti daudz un dažādas informācijas, tad man ir tāda sajūta, ka es esmu tā kā datortām izskast citreiz, kur tu iemet to informāciju, kur es tā kā to padarbojos ar to, bet es diezgan ātri arī to miskas iztīru un izmetu ārā, principā, to miskast savu prātu. Vai to sauc par miskastu vai par operatīvu atmiņu? Operatīvu atmiņu skan smukāk. Labi, pieņemsim operatīvā atmiņa, ja, bet, un tad man pazūd tas, un tad es domāju, bet cik es vispār varu noturēt tajā savā ilgtermiņa atmiņā, ja reiz es to savu atmiņu esmu pieredinājusi pie tās operatīvās atmiņas, kas vienkārši strādā uz kaut kādām konkrētām minūtēm perfekti, es varu atreferēt tekstu vārds vārdā uzreiz, bet ja man būs jāatreferēt kaut kas jau pēc dienas, es vairs nevarēšu, visticamāk, 2 vārdus atcerēties no tā. Jo nākamajā dienā būs nākamās lietas, kuras būs jāpaturprātā. Bet vai tu spēji apvienot gan to, ka tev saglabājas tā ilgtermiņa atmiņa, gan ir arī tā īsā, vai tas tev abas divas sinhroni? Katram pasākumam atsevišķi jāgatavojas. Bet tad, labi, bet tu, piemēram, salīdzinot, tu izlasīji grāmatu, vai, labi, tu izlasi kaut kādu vēstures faktu, kuru tu esi nolēmis saglabāt savā atmiņā, piemēram. Tajā un tajā gadā notika tas un tas. Un tad tur, piemēram, no rīta nolasi ziņu, bet vai tas... telefonā ir tāda brīnišķīga aplikācija Notes. Labi. Tu pieraksti visus tos faktus, ko tu gribi atcerēties? Lielāko daļu. Es kaut kādā brīdī ar milzīgu vilšanos konstatēju, ka tur ir ierobežojums, lai pārnestu uz jaunu telefonu. Tas vairs nespēja paņemt preties, bija par garu sarakstīt. Tik daudz nauti? Viss kaut ko jāiekšā. Man šķiet tur tā, kaut ko vēl, un izrādās, ka tad es dabūju to visu kopēt ārā, likt e-pastā, likt tā kā nākamajā telefonā. Tur ir tā kā taisiet nākamās notes, nerakstiet visu vienā. Cik tev tur daudz ir? Es nezinu, garš tas blāķis sanāca. Bet tu kādreiz arī to blāķi lasi? Jā. Es atceros, ka es tur kaut ko pierakstīju, tur ir kaut kas atzīmēts, veca galva vai sāk pierakstīt. Ja tu man tagad parādītu tos notes, tev būtu kauns man parādīt tos notes? Es domāju, ka nekas tik nepieklājīgs tur nav. Kas tur ir, piemēram? Rupjības es zinu no galvas, tās man nav jāpieraksta. To es zinu. Bet, piemēram, bet tajos notos, kas tev tur ir pierakstīts? Dzejas rindas kaut kādas vai... Dzejas rindas es arī spēju iegaumēt. Tas ap citu, tas arī ir fakts. Jo man tajos notos ir kaut kas tur tāds, nezinu, filma, kas man jānoskatās, ko man, piemēram, ir ieteicis. Piemēram, filma tur, nezinu, Ģirds Timrots ieteica, piemēram, vai tur kaut kāds tur, nezinu, ārsts labs, kur kāds man ir ieteicis par tādu un tādu tematu, man ir pierakstīts viņa vārds, piemēram, tas man ir notos. Citreiz arī kaut kādi drafti, kaut kādām vēstulēm, bet kas tev tur ir?
Nu, kas tev tur ir tajos notos? Nu, ja Vakar, piemēram, aizvakar, šajās dienās. Beidzamais citāts, ko es tur ierakstīju, bija gatavojoties tai lampas sarunai par neutralitāti. Jā. Es būros cauri visādiem tekstiem, un es atradu brīnišķīgu Hannas Ārentes citātu, kurš man tā šķita pierakstīšanas vērts. Tu tagad atceries to citātu? Aptuveni, ne precīzi vārds vārdā, bet ka spēja melot cilvēkam dod brīvību. Jo patiesība nekādu brīvību nedod. Patiesība ir pilnīgi totalitārs raksturs. Patiesība vai nu ir vai nav. Un tikai tais mūsu melos dzīvo brīvība. Es absolūti vispār, es saprotu to domu, un tev tas patika tā doma? Jā, un tas mazliet samežģīja galvu, tev ir par ko padomāt. Nē, man samežģīja galvu, un es nezinu, vai es tagad to pēdējo daļu vai es atšķitinu pareizi, jo man savukārt šķiet, ka patiesība dod brīvību. Nu, redzi. Kā uz to paskatās? Kā uz to? Nē, droši vien te arī ir tas stāsts, kā uz to paskatās. Jo patiesībā nav brīvības. Tā vienkārši ir. Tā tas ir. Bet... Tā, pastāv. Tā vai nu ir, vai nu nav. Tur nekādas brīvības nav. Tu nevari izvēlēties vai neizvēlēties. Tā patiesība ir neatkarīga no tā, ko tu par to domā. Bet melot ir grūtāk. Neviens jau nesolīja, ka būs viegli. Arī fakts. Jo brīvība jau tas nav par vieglumu. Šis ir temats, par ko jums noteikti padomāt, jo tas tā absolūti ir, bet reizē tu domā, vai ne, kas ir tas, kas rada to brīvību. Bet man ir prieks, ka tu atcerējies to citātu, un man ir tieši par to arī tas jautājums, bet kā tu atceries tos citātus, jo Ģirds ikdienā ļoti daudz citē visādus gudrus cilvēkus un atcerās kaut kādas lietas, ko es vispār nespēju atcerēties tos citātus. Kādus gudrus cilvēkus? Ko? Kādus gudrus cilvēkus? Es neatceros viņu vārdus tagad. Es atceros dažas tautas dziesmas, sakām vārdus. Piemēram, es atceros, kas jāsaka, kādi vārdi, piemēram, kad tu ej mežā, lai tev čūskas nenāk klāt. Es kaut ko tādu, zinu. Burties māki vienmēr. Jā, es tādas vienkāršas lietas atceros, bet tu tur citē tādus sarežģītus, kur tev tajā smadzenēs ir atsevišķs plauktiņš, vai kādu to ieprogrammē, lai tu atceries tādas lietas. Un tajā pašā laikā izmet ārā citu, ko tev vispār nevajag. Jā, tas brīžiem ir apbrīnojami, kādas drazas mums paliek galvā. Jā. Un kādas vērtīgas lietas mēs kaut kur pazaudējam. Jā. Tā atmiņa strādā ļoti jocīgi. Bet tu saproti, kā viņi strādā, bet tu tā kā esi ieprogrammējis tā, lai tev strādā normāli, ka tu atceries tās. Es atceros visādus sūdus. Es arī atceros sūdus. Bet tu atceries jau, piemēram, ko tu darīji? Zini kā, kad citreiz, kad cilvēki ir vecāki, tad viņi atcerās, ko viņi darīja, piemēram, 1993. gada 7. piemēram, augustā. Tu jau atceries to? 93. gada 7. augustā? Ne, tas ir vienkārši tagad pēkšņi izmetu Izmisumā gatavojos 12. klasē droši vien. Es pat neatcerētos, kurai klasē es gatavojos tajā laikā, tagad uzreiz. Redz, tā kā tev tā atmiņa tomēr strādā labi. Bet tagad diezgan sakarīgi. Bet tagad par to komentēšanu vēl man tev jautājums. Es, piemēram, nesaprotu, kā tu vari tik ātri un operatīvi komentēt džekus, kas... Labi, F1 tas ir viens, kur tu jau gadiem strādājot, zini, kurš ar kuru mašīnu izņemot, mainās tur sezonu, kā tur jau iegaumē tās krāsas tur pirmajā reizē, kad viņi tur brauc, vai ne? Tev ir jāiemācās, lai saprastu, kurš ir kurš. Jā, tu iemācies, jo tu nevar teikt, reku zaļais forši aizbrauc. Es droši vien teiktu, reku zaļais aizbrauc, reku vēl tas smukais pietuvojas. Jā, bet tev ir jāzina, kurā mašīnā sēž smukais. Lai tu to pateiktu. Labi, tagad es jau citreiz, ka paskatos jau kaut ko tur arī varu atpazīt, bet tas nav tik vienkārši. Ja? Bet tu jau arī komentē ne tikai formulu, tāpat arī tās citas tās dažādās sacensības, kur arī... Katrā ir jāiemācās. Bet tu pirms katrām sacensībām iemācies, kurš ir kurš? Bieži vien jau ir sacensības, pirms kurām tu baigi nevar iemācīties, jo nav tāda materiāla, kur apskatīties ar kādu mašīnu, kurš brauc. Jā. Tev ir jāiemācās uz vietas. Labi, tu iemācies, vai es nezinu, piemēram, folkreisā, kur vispār uz katru sacīksti, katrs var ierasties ar citu automašīnu, un tu vari tikai uz vietas iemācīties, kurš ar kuru brauc. Un tad tu pēc numuru iemācies, kurš ar kuru brauc? Pēc numuriem, pēc krāsas, pēc formas. Bet tur tie brauci ir daudz. Jā. Kā tu iemācies? Tu iemācies visus braucējus apmēram vai kā? Visi reizē nebrauc. Savukārt. Formulā 22 mašīnas ir visas 22 brauc, bet jebkurās citās sacensībās ir kaut kādi braucieni, kaut kāda porcija ar pilotiem dodas trasē. Tad to uz to brīdi. Tāpēc arī man ir tās iepriekšējās sacensības jāizmet ārā no galvas, lai es varētu koncentrēties šīm.
tad tu iemācies, piemēram, visus 10, kas brauc konkrētajā braucienā. Nu, viņi atnāk 6, nobrauc 4 sapļus, tad nāk nākamie 6 un atkal jāiemācās tie. Un tos tu iemācies tajā pauzītē, kas tur ir. Nu, tur nav pozīcija, viņi kamēr ieņem starta vietas, tikmēr tu apmēram iemācies, kurš ir kurš. Jā. Bet kā tu vari, piemēram, tik ātri noorientēties, tā kā ar tādu enerģiju komentēt kaut kādu rīcību, kas konkrētajā brīdī ir lauku trasē, vai teiksim, trasē visbiežāk tavā gadījumā, ne laukumā. Bet, to emociju kā, tu taču... Bet dažreiz tur nav nemaz tik spilgtā emocija, kā tu viņu izstāsti. Spilgt, labi, tādam mierinda skatītājiem varbūt vienīgais spilgtais notikums vispār ir avārija, bet ja mēs... pamēģinam iztēloties, kā jūtas tas cilvēks tur iekšā tajā mašīnā ar ķiveri galvā. Un tas pat nav būtiski, vai tas ir pasaules čempionāts vai novada kausa izcīņa. Tas stress, tā panika, tās emocijas tur iekšā, tās tur ir klātesošas jebkurā brīdī. Ja tu to spēj sajust, tad tu jūti, kādā panikā viņi tuvojas tam pirmajam līkumam. Jo tur vēl pirms tā starta, tur ir miljons domu galvā, tā vai es cimdus nesavilku pa ciešu, vai jostas nav par vaļīgi, varbūt vajadzēja vēl kaut ķiverēs tikliņš ir ciet, vai vajadzēja atstāt vaļā, un pagājis ieslēdz ventilātoru vai neieslēdz, un slotiņas vajadzēs vai nevajadzēs, un tikmēr dagās start luksafors. Tur ir panika, tur ir emocijas. Tad tev jābūt es nezinu, vai šajā gadījumā empātija ir pareizē. Droši vien, vai vienkārši vajag pamēģināt, un tu sajutīsi. Vajag pamēģināt, bet reizē arī ir jābūt empātiskam kaut kādā mērā, lai tu sajust arī tās cilvēku emocijas, kurš sēž tajā mašīnā. Vai pamēģināt, tas ir tas, kas strādā. Tas droši vien dod iespēju sajust vislabāk. Bet formulā jau tu neesi braucis. Pirmajā formulā nē. Jā, pirmajā. Ar mazāku un lēnāku formulu esmu mēģinājis. Un tur jau droši vien ir līdzīgi. Tādam parastam cilvēkam tur ir līdzīgs tās sajūtas. Ne līdzīgas, tas varbūt ir kaut kā cita, tā kā savādāk. Es nedomāju, ka tās sajūtas ir kaut kādas kvalitatīvākas vai mazāk kvalitatīvas atkarībā no tā, cik tas maksā vai cik augstu kaut kādā hierarhijā ir šīs sacensības. Tās sajūtas tam cilvēkam, es domāju, ka jebkuram, kurš Latvijas autokrosā nostājas uz starta, tās sajūtas iespējams ir pat intensīvākas nekā Hamiltonam Formulā 1. Inovācija no Madara. 3 alternatīvu serumi, spēcīgs augu izcelsmes sastāvs, pigmentācijai, krunciņām un izsitumiem, dermatoloģiski pārbaudīta efektivitāte. Meklē Madara veikalos un Madara Cosmetics LV. Vai tu esi pamēģinājis teju visu, ko tu komentē? Pirmo formulu es neesmu braucis. Labi, jā, Latvijā laikam ir 2 cilvēki, kas ir pamēģinājuši plus, mīnus, visādus braucamos esmu pamēģinājis. Jā, es vēl par to komentēšanu piebildīšu to, ka man bija arī viens no tiem Motocikls ar blakusvāģi, laikam ir vienīgais, ko es neesmu pamēģinājis, bet tas arī man nav gadījies komentēt. Bet tu gribētu cerēt uz moču vai lāģi? Nē, es negribētu, ne vāģi, ne uz moču, man tas 3 ritenis šķiet ļoti jocīgs braucamīgs. Bet cilvēkiem patīk. Jā, bet ar citu, kas man bija arī šoks par ģirtu, ka tu vienu dienu saki, jā, es braucu komentēt kartingus, jā? Kartingus, tu brauc uz Franciju, komentē vai Itāliju, kur tu tur brauc? Gan. Jā, gan uz Franciju, gan uz Itāliju. Uz Zviedriju un Šveici un vēl vis kaut kur. Jā, jūs iedomājaties, tā kā latviešu zēns, kādas tev ir angļu valodas zināšanas? Tu droši vien nojaut, kādas man ir angļu valodas zināšanas. Franči organizē to čempionātu, un līdz ar to viņu angļu valoda ir tāda, ka viņiem manējā šķiet ok. Jā. Es domāju, ka tur ir tā atslēga. Jā, un Ģirds komentē angliski, tātad kartinga sacensības. Es varu iedomāties, kā es komentētu. Es vienkārši empatizēju šo situāciju. Es vienkārši iedomāju, yes, and he goes. Bet komentēšanā tas vārdu krājums ir diezgan specifisks un lielā mērā arī kaut kādā ziņā ierobežots. Jā. Līdz ar to es nevarētu noteikti par literatūru diskutēt angļu valodā, bet tik cik vajag sacīkstēji, tās frāzes, es zinu. Kā tev šķiet, kas ir tas, kas tev... tu arī sacīji sākumā, ka tu nevarētu strādāt, piemēram, ziņās, ja tev tas nepatiktu, un arī tāpat arī ar komentēšanu. Kas ir tas, kas tev aizrauj tieši tajā komentēšanā? Kas ir tas, kas tev varbūt, ir tā dod to dzinuli, ka tev arī nav vienalga tajā brīdī, kad tu apsēdies pie tā mikrofona vai stāvi sacensībās ar... Tas, ka es varu aiznest tās emocijas no tiem cilvēkiem, kas brauc, līdz tiem cilvēkiem, kas skatās. Jo tā jau, tu vari paskatīties, kā tur brauc sarkana, tur zaļa mašīna, tur dzeltena, reku vien apgāzās, vai cik interesanti. Bet to sajūtu nodot, jo bieži vien jau
Manuprāt, lielākai daļai līdzjutēju svarīgāk ir tas, kā es stāstu, nekā ko es stāstu. Jā. Tas, pasties, kas tur notiek, ir, viņam ir interesanti skatīties. Tas ir būtiski. Bet es tagad iedomājos, es tādā 900 sekundžu vēsturē kādus tādus milzīgus, kaut kādus tādus, nezinu, tādus komiskas kļūdas vai kaut ko tādu ļoti tādu dramatisku neatceros. Daudz tādu, protams, sīkumu, tur tūkstošiem dažādu tādu situāciju kaut kādu, bet kaut ko tādu, kas būtu tāds, kaut kas tāds, tas īsti neatceros, ne? Labi. Mums ir visas iespējas. Ir bijušas kaut kādas situācijas, kuras mēs kaut kā, mums bija tas, tu biji tajā rītā, ka bija tas meteorīts, kā laikam, vai kas tur bija, tur pirms gadiem it kā nokritis, bet nebija. Tas, kas salacgrīvā nogāzās? Jā, bet nebija nogāzās. Mēs komentējām, tā kā tajā rītā tas bija tā kā, ļoti, ļoti, bet tas tā nebija, būtībā mēs labi nostrādājām tajā rītā, kur beigās izrādās, ka nav nokritis, bet, nav nekas tāds bijis, bet vai tev ir bijis kaut kāda tāda situācija, kur tu tiešām esi komentējot kaut ko pateicis, un pēc tam tev ir tā situācija, kur apgriežās kuņģis un vaigi kļūst sarkani. Es nezinu, vai no kauna, vai no nērtuma, vai no kaut kāda tāda. Kaut kā spēju pārslēgt tos vārdu krājumus no viena uz otru, no tā, kurus un ko var lietot komentējot, no tiem, kurus var lietot, nezinu, sarunājoties ar čomiem. Bieži vien man jautā, kā var nepateikt tās rupjības ēterā, kuras bieži vien tiek lietotas ikdienā. Bet kaut kā, tu pārslēdz vienkārši, tas ir cits reģistrs, kurā tu darbojies. Tu spēj savākties, tā kā mašīnas, ka brauc. Savākties, tas ir vienkārši cits vārdu krājums, ko tu lieto. Labi, cits vārdu krājums, bet tas nozīmē, ka tu neesi arī nekādas tādas ritīgi tādas dramatiskas sajūtas, situācijas piedzīvojis. Viena sajūta, tas bija ļoti, ļoti, ļoti sen vēl pagājušajā gadsimtā. Man bija tiešraide. Pagājušā gadsimtā izklausās tiešām jau dramatiski. Jā, ārpus studijas pieslēgums, un, ja nemaldos, tas bija Aivars Kreitus, kurš man bija jāintervē. Jā. Es nointervēju viņu, un tagad man ir atteikums. Mēs esam pāris minūtes ar viņu runājuši, un man ir atteikums, lai atgrieztos atpakaļ studijā. Un tajā brīdī, kad es sāku runāt, ka jūs tikko dzirdējāt, un man ir melns caurums galvā, un es neatceros, kā to cilvēku sauc. Jā. Viņš stāv man blakus. Mēs tikko ar viņu runājām. Es viņu pieteicu pirms intervijas. Es zināju, kā viņu sauc pirms intervijas. Un tagad 2 minūtes vēlāk es skatos cilvēku man blakus, un es neatceros, kā viņu sauc. Tas bija šī vīra komentārs. Atgriežamies studijā. Labākais ir atrast to vārdu, kaut vai šī vīra komentārs. Jā, bet tas tik un tā ir tīzli. Un, tur man ir zināma fobija, es pieļauju no šī, jo es vienmēr pasākumos, intervijās pierakstu ar lieliem burtiem vārdus cilvēkiem, kuri man būs jāpiesaka. Man ir panika sajaukt Kasparu ar Kristapu un tam līdzīgi, bet ar Inesi un tāpēc vārdi tas man dzen stresā. Ir vēl kaut kas tev dzen stresā, domājot par tavu darbu, kas ir vēl kaut kādas lietas? Tā baigi nē. Tas man negribās sajaukt, kā cilvēku sauc. Tas man tā šķiet. Jā, vai ne? Kaut arī mūs ar brāli bieži sajauc, un man tas nekādā veidā neaizvaino un nekādas emocijas nerada, bet man kaut kā pašam sajaukt kādu šķiet baigi tā. Par to brāli arī runājot, jūs divi esat man šeit ļoti spilgtas personības, katrs pilnībā citādāks. Kā jūs atrodat to savus kopsaucējus ikdienā? Jūs esat arī draugi ikdienā? Strīdamies un jūs strīdaties? Oi, baigi. Tīrā sporta pēc. Šis ir dramatiski. Jo ģirds strīdas arī citreiz strīdās arī ar mani tīri sporta pēc, un tajā brīdī, kad es ar viņu strīdos, es saprotu, ka šis strīds ir bezjēdzīgs, jo ģirdam tas ir sports, bet man nē. Jo tas ir normāls vingrinājums, tev pat nevajag, lai tev būtu taisnība, bet ka ir interesanti. Precīzi, viņam ir interesanti, tāpēc, ka es valku kaut kādus savus pliekanos argumentus citu pēc citu, tad, kad man jau tie ir beigušies, un viņš turpina ar to savu vienu pārliecinošo bliest stundu no vietas. Bet normāla fiskultūra. Jā, un tad, kad es jau sen esmu beigusi strīdēties, viņš vēl pagriežās un paskatās, un vēl turpina. Nē, bet kāpēc tev ir tā strīdēšanās tāda svarīga lieta tavā dzīvē? Pirmkārt, svarīgi ir pierādīt savu taisnību situācijās.
Nu, bieži vien pat svarīgāk ir oponēt nekā pierādīt taisnību. Jā, sveiciens ģirtas sievai Martai. Viņa zina, ka taisnība ir viņai. Nē, nu jā, bet tā kā svarīgāk ir, jo man ir tā sajūta, ka citreiz arī, piemēram, tev pat ir kaut kādas situācijas, kur tas viedoklis varētu būt teorētiski līdzīgs manējam, bet tomēr ģirds turpina uzsvērt uz pretēju viedokli tikai tāpēc, lai būtu opozīcijā man. Tā ir? Kāpēc? Mums, piemēram, nesen kaut kāds cilvēks bija rakstījis uz televīziju, ka mēs ar Jančevicu esot briesmīgi sastrīdējušies formulas treniņu braucienu laikā. Nu, mēs reāli diskutējām par, es pat neatceros par ko, par kaut kādiem noteikumiem vai par kaut ko, un mēs katrs bliezām savu viedokli un aizstāvējām to savu viedokli. Bet jūs paceltā balsī tādā runājat? Nu, jā, tā kā, ir interesanti. Tā kā tu ar mani runā? Skaļāk. Un, cilvēki bija satraukušies, ka mēs esam sastrīdējušies kaut kā. Būtībā tikai tad jau ir interesanti, kad mēs viens otram, ja mēs viens otram sēžam un sitam uz pleci, jā, es arī piekrītu. Viss ar to sarunu ir beigusies, nav vairāk nekā saistoši. Nu jā, bet tu saproti, ka citam cilvēkam varbūt tas ir nogurdinoši un kaitinoši, ka šis strīds ir ilgs. Dzīve vispār ir ciešanas. Nē, bet vai tu vari tā kā satikties ar cilvēku? Labi, es jau tā kā pie šīs situācijas esmu pieradus un neņem to tā kā 100% pie sirds, jā? Tā kā man vienalga, lai jau viņš paldies. Nav vienalga. Nu labi. Labi, nav. Bet es tā kā saprotu to drēbi, man skaidrs, kur tas viss, ja šis strīds ir sācies, man ir pilnīgi skaidrs, kur šis strīds novedīs. Bet vai tu tā kā, vai tas tev nerada citreiz problēmas ar cilvēkiem, kuri tevi tik labi nepazīst un nezina, ka nākamajā mirklī tā kā viss temats mainās, viss kārtībā, mēs braucam tālāk, ka paliekot katrs pie savu viedokli vienalga, vai cilvēkam otram atliek tikai un vienīgi pieņemt ģirta viedokli, tikai ir divas iespējas. Vai katrs paliek pie sava, vai ģirta viedoklis. Bet tas ir tāda sociātīklu nostāja. Tāpēc, ka mums nesakrīt viedoklis vienā jautājumā, nenozīmē ne to, ka viens ir labs, ne to, ka otrs ir slikts. Mums vienkārši var būt dažādi viedokļi. Varbūt mums miljonus citos jautājumos tie sakrīt, bet mēs kaut kā, te mums ir kardināls pretrunas, viss mēs ne par ko citu arī nespējam vienoties. Nē, spējam taču. Bet tas ir tā kā rāma gara cilvēkiem. Citi iespējams uztver šādus strīdus arī personiski. Es domāju, ikdienas komunikācijā. Tā ir viņa ja problēma, svarīgi. Ja tu pēc viena parametra izdari secinājumus par cilvēku nostāju vispār, tad tur kaut kas nav kārtībā. Ir miljons lietas, par kurām mēs varam vienoties, un varbūt otrs miljons, par kurām nevaram. Bet tik un tā vienmēr jau ir kaut kas, par ko var. Tā gan ir, jā. Labi. Dodoties tālāk, varbūt tajos tematos, ko es gribu ar tevi pārunāt. Viens no izgaismots stāstiem ir tas, ka es tātad jautāju arī cilvēkiem, kas ir tas, ko viņi, piemēram, ko par viņu profesiju vajadzētu zināt citiem cilvēkiem, bet viņi to nezina vai neapjauš vai jā, kas ir tas varbūt, kas varbūt ir arī tas grūtais tajā visā stāstā, kas nāk līdzi. Citreiz citiem cilvēkiem, mūziķiem vai aktieriem tu redz tos posmi, kur noslēdz izrādi, atnes to ziedus cilvēkam, un tu saki, tu esi tik labs bijis šajā izrādē, ka tā ir tās posmi, bet tad bieži vien ir ļoti daudz cits, kas nāk līdz tai profesijai, kurā cilvēks ir. Par savu dzīvi, par savu to profesionālo pusi, vai tev arī ir kaut kas tāds, ko tavuprāt citiem vajadzētu saprast un zināt par to? Katrai maizītei sava garoziņa, bet maz ticams, ka kāds kļūst par aktieri tikai izrāžu dēļ. Gan jau, ka tas cilvēks izbauda arī mēģinājumus, ne tikai izrādes. Ja tev patīk tikai kaut kas viens no tā darba, tu nebūsi labs tajā. Tev ir, protams, ir kaut kādas grūtības katrā lietā, bet, manuprāt, nevajag ar to pārspīlēt. Katram ir kaut kādas grūtības. Grakt grāvi noteikti ir grūtāk nekā lasīt ziņas. Labi. Tīri fiziski. Kas varētu būt tava grūtība? Kas tavā skatījumā ir tas, kas ir... jo man, piemēram, no manas puses ir atbilde par tavu situāciju. Tāpēc man interesē, vai mana atbilde sakritīs ar tevēju. Atbilde par to, kas ir grūti? Kas tev ir grūti? Es nezinu, vai tas ir baigi grūti. Tev ir jākoncentrējās, tev ir jāsagrupējās, tev ir jāsagatavojās, vai tas ir grūti? Es nezinu, tiešām rakt grāvi, tas ir grūti. Jā, es domāju, vai, piemēram, es to varbūt mēdzu dēvēt par tādu aritmiju dzīves. Ka citiem cilvēkiem, piemēram, ir svarīgi, lai ir tāda
dienas diezgan skaidra disciplīna. Nu, piemēram, tur celties tikos, tad iet uz darbu, tad, piemēram, sports, tad atpūta, tad tur vakariņas. Nu, kāds, katram ir tas dienas ritms, vai tur dienas vidū ir kaut kāds sports? Cietums perfekti nodrošina šo. Noteiktā laikā celšanās, noteiktā laikā ēdienreizes, darbs, atpūta un nedaudz sportam. Tad tas arī tev, piemēram, tāda veida, jo es esmu arī domājis, ka man, piemēram, tāda veida ritms būtu cietums. Vai tev arī tas būtu cietums, ja tev tāds būtu tāda? Tad... Ne, droši vien, ja man sajūsminātu tāda veida ritms, tad es droši vien arī būtu atradis tādu nodarbošanos, un tu tāpat, Jā. Tu nevari iekļauties tajā, ja tev ir kaut kāda tik ļoti liela konkrētība. Jā, man vispār rada grūtības kaut kāda plānošana un kaut ko baigi ierakstīt uz priekšu. Ja es tajā dienā gribēšu, vai man būs jādara kaut kas pavisam cits. Es nezinu, bet es būšu pierakstījies pie friziera un sasodīts. Tagad atkal kaut kas jāpārceļ un jāmaina. Es nezinu, ir brīnišķīgs laiks un varētu izbraukt ar motociklu tajā dienā, bet man ir kaut kas sarunāts. Nu, jā. Vai arī tev ir jābūt no 8 līdz 5. Noteikti ir daudz cilvēku, kurus tas dod gandarījumu un rada apmierinājumu dzīvē. Man patīk tas, ka tās dienas ir tādas, ka es varu salikt tā kā salikt. Salikās, arī citreiz kā saliekās vienkārši. Jā, ja tas tev dzen panikā, tad varbūt tiešām piemeklē darbu, kas ir no 8 līdz 5 un ieliek tev kaut kādā rāmī. Katram jau kaut kas savs. Es gribētu tev vēl pajautāt par taviem hobijiem. Hobijs, vispār, ja godīgi, hobijs ir tāds interesants vārds, kas man īpaši patīk. Tev patīk vārds hobijs? Nebija iedomājies par to, ka man šis vārds varētu nepatīk. Ja man jāizvēlās vārdi, es teiktu, ka man šausmīgi nepatīk vārds izaicinājums. Izaicinājums? Jā, man šķiet, ja tev ir problēmas, tad saki, ka ir problēmas. Nestāsti kaut kādas blēņas par izaicinājumu. Tagad man būs fobija teikt šo vārdu turpmāk. Kaut kas būs izdarīts šodien. Jā, kaut kas būs šodien izdarīts. Bet par tām lietām, kas, labi, mēs zinām, ka katrs cilvēks iet dzīvē cauri dažādiem arī posmiem, izaicinājumiem, pārbaudījumiem. Grūtībām. Tā ir mūsu dzīves neatņemama daļa. Un tās var būt visdažādākās, protams, katram savas. Bet kas ir tas, kur tu rodi varbūt to spēku un to enerģiju? Kas ir tas, kurā tu pats smelies? Vai varbūt tu kaut kas, kamī tu vari būt tu pats? Kamī es varu būt es pats. Man nav nekur baigi tā jāslēpjās. Tas... kā es pats? Es jau visu laiku esmu es pats. Tu kaut kā mainies? Distancējos no savas personības. Nē. Tā kā, tad, kad tu vari, es nezinu, nedomāt par kaut ko, kas tevi satrauc, un tu vari būt ja tas tev satrauc, par to vajag domāt. To vajag izdomāt, atrisināt, un tas beigas tev satrauc. Ka tu vari būt klātesoši. Labi, vai tu vari būt klātesoši tiešām pa īstam ar savām tādām emocijām un sajūtām? Vai arī, kā? Tu atkal visu sarežģīji. Ja ir kaut kas šausmīgi garlaicīgs, tu, protams, aizpildi kaut kur citur. Bet, principā, jau mēs taču esam klātesoši. Bet tajā brīdī, kad tu kaut ko dari citreiz diezgan kapitālu, tad tu nedomā par to, kas tev satrauc. Un tas laiks, kad tu vari mazliet atpūtināt smadzenes no satraucošiem dzīves notikumiem, ir diezgan vērtīgs smadzeņu darbības uzlabošanai. Un kā tev vajag atpūtināt? Ja tas ir kaut kas tik ļoti satraucošs, to vajag risināt, nevis no tā beigt projām. Ir lietas, kas prasa ilgtermiņa risinājumus. Un tas nav tik vienkārši. Tas ir tā kā sakārtot domas, tā tu domā? Nē, sakārtot. Nē, turpat nav sakārtot. Vienkārši dot smadzenēm brīvdienu. Kaut vai uz stundu. Saproti? Jo redz, kur, piemēram, kur mums ir operators Mārtis, jā. Mēs ar viņu izšāvām pa Daugavu ar foiliem. Stundu, nedomāju neko citu, tikai to, cik forši. Un tu un domā, kā noturēties. Un tajā brīdī es nedomāju par to, kādas dzīves lietas man ir jārisina pēc stundas. Jā, bet tad, kad tu no rīta vadi 900 sekundes, tu domā par to, kas būs jārisina pēc stundas. Tu esi klātesoša. Pauzēs, es atgriežos. Jā, bet tajā brīdī, kad tu lasi ziņas, tu esi pilnīgi klātesoša. Šī saruna ved uz bezdibeni. Tātad, ko es gribēju? Es jums izstāstīšu. Ko es gribēju no ģirta dzirdēt? Tā, kas man bija jāsaka tagad? Ko es gribēju no ģirta dzirdēt? Es no ģirta gribēju dzirdēt to, ka viņš brīvajā laikā šeit dodas paskriet, ka viņš arī diezgan daudz brauc ar dažādiem močiem, ka viņam ir vairāki moči karājumā, ka viņš jau brauc gadiem ar šiem močiem. Viens no tiem močiem ir diezgan ātrs, krosnieks, ar kuru ģirts arī ir piedalījies sacensībās, jā. Jā. Ir gadījies, jā. Jā, un kad ģirtam īpaši patīk braukt ziemā. Arī.
Jā. Ar radzēm palēdujām. Jā. Nu, to es gribēju. Jā, man patīk braukt ar motociklu. Nu, tā, ka ļoti patīk braukt ar motociklu. Jā, tā, ka tiešām ļoti patīk braukt. Nu, vēl man pēdējā laikā patīk braukt arī ar burlaivu. Tev iepatikās? Nu, jā, es tik ilgi vedu mazo meitu uz treniņiem, ka beigās man arī piedāvāja pamēģināt ar mazliet lielāku laivu, un tā es tagad braucu arī ar to. Nu, tas ir diezgan neticami, un es paskaidrošu, kāpēc. Atkal, ja man jau ir komentārs par šo, tāpēc, ka pirms kaut kādiem gadiem Ģirds teica, nu, kad viņam vienkārši riebjas ūdens, tā kā hidra, un viss. Nē, ar hidru ūdens ir baudāms. Kur ir augsts. Lūk, iepeldēties vienkārši tad, kad ir augsts, nepaldies. Jā, bet te parās tās hidras uzvilkšana, tur ir arī, nu, tā kā, jā. Nē, tas ir forši silti, hidra omulīgi, viss kārtībā. Jā, viss kārtībā. Kas tev patīk tajā burāšanā? Nu tas ir tāds tīrs un skaists sporta veids. Nu, motokrosā tur ir dubļi, putekļi, smiltis un melna muti. To es mājās pēc treniņa. Tā burāšana ir tāda tīra un kārtīga un tāds viss tāds balts un skaists. Un tu ķer to vēju un mēģini kaut ko saprast. Un turklāt, nu, tā burāšana ir arī ārkārtīgi komplicēts sporta veids, ja mēs salīdzinām ar motokrosu. Tad motokrosā tiklīdz tu mēģini braukt ātri un kaut ko dari nepareizi, tā tu esi vai nu zemē vai slimnīcā. Kamēr burāšanā tu vari izdarīt visu nepareizi, un tu vienkārši stāv uz vietas un nesaproti, kāpēc vispār iebrauc projām. Nu, un tu sāc domāt, ko vajadzēja darīt citādi. Nu, tu arī var izlidot no laivas. Nu, var, jā, bet, nu, ko tu apgāzies, iekrīt ūdenī, nu, nekas jau nenotiek, rāpies atpakaļ un gāzi viņu tā kā jābūt. Nu, jā, tas laikam ir, bet tev pašam arī šķiet, ka tas ir tāds divi kontrasti, kas ir tavā dzīvē, ir tā moču braukšana un tas es pat nemeklēju nekādus kontrastus, es vienkārši gāju līdzi mazajam bērnam līdz brīdim, kamēr man arī piedāvāja pamēģināt. Un kā tev šķiet? Nu, ja es vecākajai meitai neko vairāk kā aizvest kontrabasu nevaru palīdzēt, nu, dziedāt man nevajag, pavisam noteikti, līdz ar to, nu, tas ir tas, kur es varu piedalīties, braukt ar viņu kopā jūrā. Jā, es tieši gribēju jautāt par to kopā būšanu. Cik tavuprāt ir svarīgi darīt lietas kopā tieši ar bērniem, un ko tas dod arī tev kā vecākam, ka jums ir kopīga lieta, kurā tu arī tagad jau saproti lietas. Nu, es tik un tā saprotu mazāk nekā viņa. Jā. Nu, viņa ir trenējusies vairāk, viņa ir vairāk stundu tam veltījusi, viņa vairāk saprot no burāšanas, kaut arī viņai ir 13 gadi. Bet, nu, jā, tas laiks ir forši, mēs varam kopā braukt uz treniņu, kopā iet ūdenī, kopā braukt mājās. Nu, ja viņi nav atkal sacensībās kaut kur projām vai treniņu nometnē ārpus valsts, tad visādi citādi tepat uz vietas mēs varam pabraukt. Jā. Jo kontrabasu spēlēt es nemāku, dziedāt nemāku, zīmēt arī nevisai, lai Teodoram kaut kā piedalītos. Nu, eju burāt. Vai kas ir tās sarunas, ko jūs, piemēram, ar mētu runājat pēc tam, kad jūs braucat mājās no burāšanas? Vai jūs runājat par burāšanu, vai jau tur ir, jo bieži vien jau viena ar tā lieta, kas saistās ar kaut kādu sportu, ir tīri tas, kā ir gājis, nu, tehniski, piemēram. Jā, kā gāja, cik stiprs vējš, kā bija viļņi, kur un otrs ir filozofiskā puse arī pēc kaut kādiem zaudējumiem vai pēc tam, kad netik labi ir sanācis kaut kas. Nu, tur man šķiet, ka jārunā ir trenerim, un pie tā es cenšos pieturēties. Viss, ko es varu pateikt, ir malacis, turies, turpini, viss kārtībā. Nu, par to, kur bija kļūda, ko vajadzēja citādi, kas bija labi un kas nebija, nu, tā ir trenera analīze. Es cenšos tur nejaukties iekšā, es tā nepārzinu šo sportu veidu. Manuprāt, vecākiem arī tas nav jādara, tas ir jādara trenerim. Mēs arī vecākiem ir jāatbalsta. Nu, jā, jābūt blakus, vai ne, visās bērnu kaut kādās izvēlēs, kur viņi vēlas iet, kur ceļu. Bet domājot arī par to tavu ikdienu, es šodien tieši tev darbā arī jautāju par to, kad tu pēdējo reizi brauc ar moci. Tur bija kaut kāda pasena, nu, tieši ar to krosa moci. Ar krosa. Jā, pavasarī pa smiltīm vēl. Jā, pavasarī pa smiltīm. Un tas iemesls, nu, patiesībā sakot, tavā gadījumā ir tas, ka tev vienkārši nav laika šobrīd tam tik daudz, jā, jo tas motokrosā ir visdārgākais tas laiks, kas tiek patērēts, jo viens treniņš tā ir, nu, kā minimums pusdiena. Pat ja trase ir kaut kur tuvu, tev vajag sakrauties, salikt moci un mantas busā, aizbraukt uz vietas pārģērbties, tad tu izbrauc treniņu, atkal pārģērbies, brauc atpakaļ, mazgā motociklu, maini gaisa filtrus, nu, daries, ņemies, pusdiena ir pagājusi kā minimums, bieži vien pat vairāk. Nu, tur daudz laika vajag. Tev pietrūkst, ka tu tik sen neesi braucis ar to moci? Nē, nu es braucu katru dienu ar moci. Nu labi, tad tu brauc pa ielu, tas ir absolūti citādāk. Tas arī ir forši. Nu, tur taču nav tik liela tas adrenalīns, tas adrenalīna faktors, tā kā tas ir, piemēram, braucot ar krosa moci. Bet es jau nedaru to tāpēc, ka tur ir adrenalīns, es to daru tāpēc, ka tas ir interesanti. Nu, tas ir bet vai tas forši, man patīk to darīt. Tas neiekļauj arī to, ka tur ir adrenalīns mazliet tomēr tajā interesantumā?
Nē, uz ielas cenšos baigi adrenalīnu nenoķert. Es domāju par krosu tieši, kad sacensības. Tur arī lielāks gandarījums ir par to, ka tev sanāk kaut kas vakar vēl nesanāca, nekā par to, ka tu... ir kaut kāds atvieglojums, ka tev izdevās izvairīties no milzīgām nepatikšanām, bet gandarījums ir par to, ka tev izdodas izdarīt kaut ko labāk nekā iepriekš. Par to runāt, ka tev izdodas izdarīt kaut ko labāku nekā iepriekš, tas ir tas, par ko es citreiz arī domāju. Jo, piemēram, cilvēks kaut kādā brīdī, būsim reāli, ja? Cilvēks attīstās, tad ir viņa totāla spēka gadi, kad cilvēks var ļoti daudz ko izdarīt ar savu ķermeni. Un tad pienāk kaut kāds brīdis, kad cilvēkam ir ļoti grūti jau tas nākamais, tas nākamais, kur tu vari izdarīt kaut ko labāk nekā vakar vai aizvakar. Tu varbūt, šajā gadījumā, tu nevari izdarīt ātrāk, bet tu vari izdarīt labāk. Jo ir pieredze. Jā, piemēram. Tu vari uzlabot tos parametrus, kurus tu spēji uzlabot. Piemēram, es saprotu, ka reakcija vispār attīstās līdz kaut kādu 11 gadu vecumam. Pēc tam to vēl uzlabot tu vairs nevari, cik tu esi dabūjis, līdz tam brīdim tāda tev tā paliek visu mūžu. Tu vari spēku uzlabot vēl kaut ko, bet reakcijas ātrums paliek tas, ko tev ir izdevies iegūt. Ir lietas, ko tu vari uzlabot, ir lietas, ko tu nevari. Ir lietas, kuras kādam ir dotas vairāk, kādam dotas mazāk. Jā, bet domājot vispār par, piemēram, tām lietām. Man ir tā sajūta arī tāda, ka tu dzīvē ļoti labi jau zini, kas tev patīk un kas nepatīk, un tu vairāk izvēlies to, kas tev patīk ikdienā. Es pamēģinu visu kaut ko, ja ir tāda iespēja. Jā. Bet, tiešām, neko tādu daudz interesantāku par motokrosu man nav izdevies atrast. Jā, tas ir ļoti... Bet kas ir tas, kas tev šķiet tas pats interesantākais motokrosā? Es teiktu, ka tas ir no tāda braukšanas viedokļa viss sarežģītākais motoru sporta veids. Kāpēc? Tāpēc, ka vadības svīru ir apmēram tikpat, cik mašīnai vai jebkuram citam motociklam. Motociklam 2 bremzes, mašīnai 1, tas vienīgā atšķirība. Plus, tātad tās trajektorijas ir, tā gāzēšana, bremzēšana ir, tas viss ir vieniem, plus mašīnā tu strādā ar mašīnu, ar gāzi, bremzi un tās izsvarojumu. Uz motociklu tu vēl strādā ar ķermeni. Ja tu brauc pa asfaltu, tad tas asfalts apmēram turpat vien ir. Labi, iebraucās gumija vairāk, temperatūra kāpi krīt, bet tā trasa, kāda ir, tāda ir motokrosā, tā trasa mainās katrā aplī. Tu nekad nezini, vai tajā vietā, kur tu pirms apļa brauci, nākamajā aplī būs tieši tāpat, vai būs pilnīgi citādi. Varbūt tur būs izrauta bedra, varbūt tur būs aizbērta cietā špūra, varbūt kāds būs nonesis to špūru. Tur katrā mirklī ir citādi. Tu nekad nevari zināt, kā tas izskatīsies, tad, kad tu atgriezīsies šajā vietā vēlreiz. Un tik un tā ir tā pati trasa, tu vari piešaut un piemeklēt labāku. Kā tev šeit vai te var vilkt arī kaut kādu analoģiju ar dzīvi? Ja kas ir tas, ko no motokrosa var paņemt arī dzīvē? Es nezinu, vai tā jau ir dzīve. Tā jau ir mana dzīve un daļa no tās es braucu ar moci. Bet es domāju tieši par tādām situāciju pārvarēšanām, kas tev gadās priekšā tavā ceļā. Tas, ka tu saproti, ka no kaut kāda, to faktiski jebkurš sports nodrošina, ka tu saproti, ka no kaut kāda ieguldījuma ir atkarīgs tavs rezultāts. Ka bez darba tā rezultāta nebūs, un jo vairāk tu tajā iedziļināsies, jo lielāks panākums gūs. Tas tiešām attiecas uz jebkuru jomu dzīvē. Vai tas ir arī tāda viena no tavām dzīves atziņām, ko tu esi sapratis pats sev, un ko tu varbūt arī centies iemācīt saviem bērniem? Bērni jau, tu jau vari centies iemācīt, ko tu gribi. Viņi tāpat iemācās to, ko viņi iemācās. Tad neatkarīgi no tā, ko tu centies viņiem iemācīt. Viņi paņem to, ko viņi redz, to, ko viņi var salīdzināt. To, es domāju, ka paraugs šajā gadījumā ir būtiskāks nekā tas, ko tu viņiem var pateikt. Tu vari stāstīt no rīta līdz vakaram, bet es nezinu, ja tas tētis stāv futbola laukuma malā un pīpē, tad visdrīzāk tas bērns arī par Ronaldo maz ticams, ka kļūs. Droši vien, ka tur ir kaut kāds, tam paraugam ir nozīme. Kā tev šķiet, kāds tu esi paraugs saviem bērniem, kā tētis? Es ļoti ceru, ka kaut kādā ziņā es varu būt viņiem paraugs. Šis apsvērums kaut kādā ziņā visu laiku ir klātesošs. Kā viņi man atcerēsies, ko viņi paņems no tā, kas viņiem paliks atmiņā. Jā. Sapratu, runājot par ģiltu, bija Gardai, vecākajai meitai, tā, kur dzied, bija kaut kāds, kas bija, koncerts vai kas tas bija, vai izlaidums, vai kas bija? Kad Garda man atsūtīja ziņu, ka
kā Ģirds mājās šuja korseti. Man tas šķita tik jauki, vai ne? Tā bija korsete. Jā, tā bija korsete, bet, nepārprotiet, nav tā, ka es uzšuvu korseti, es iešuvu šaurāku korseti, 2 vīlītes iešuvu, lai derētu. Bet tas ir ļoti būtiski. Tu domā, ka daudzi prot arī 2 vīlītes iešūt ar korsetei? šuju mašīnu? Jā, man tā būtu vesela, man tā būtu problēma, godīgi sakot, bet man šķita ļoti tā. Šuju mašīna nav tik komplicēta ierīce, lai tā būtu problēma. Bet līdz tam nonākt. Man tā šķita ļoti tāda jauka arī īstenībā atmiņa, kas noteikti bērniem veidojās par tēti, kurš naktī šuja korsetei. Mēs nekad nevaram zināt, kas ir tas, kas paliks tam otram cilvēkam atmiņā. Man tai brīdī tas nešķita nekas tāds. Ir problēma, ir jārisina. Par laimi ir šujmašīnu varam atrisināt. Šujmašīna arī būtu man nejauši gadījās mājās tajā brīdī. Bet, ja tas paliek atmiņā forši, tad es labprāt palieku ar šādām lietām atmiņā. Bet tu esi arī, man šeit arī no tiem cilvēkiem, kurš, tas bija tā kā, kad mēs runājam par to tematu, kur tu ej atslābināt tās savas smadzenes gadījumā, ir kaut kas dzīvē, tur sarežģījums, tu teici, ir jārisina. Vai tas nozīmē, ka tu esi no tā cilvēku tipa, kas tajā brīdī, ja ir problēma, tad tev arī vajag tā kā tūlītēju risinājumu? Jā, problēmas risinām to parādīšanās secībā. Jā. Plus mīnus, tā arī notiek. Jā, tev šodien ir kāda problēma, kas ir jāatrisina? Šodien īsti, kaut kā jānokopī šis podcasts. Jā, šis tuvojas nokopšanas beigām. Tu tagad vari, dot kādu vēstījumu tiem, kas klausās šo podcastu par dzīvi un par to, kā cilvēkiem saņemties grūtos brīžos. Jo tā ir viena no tām podkasta idejām, ka mēs kaut kā caur savām pieredzēm, ko dzīvē esam piedzīvojuši vai pieredzējuši, varam varbūt citiem arī izstāstīt, vai dot kaut kādas savas tādas atziņas par to, kas var palīdzēt nokopties grūtākās situācijās. Man šķiet, ka mūs ļoti bieži apgrūtina vai padara tās situācijas grūtas, tas, ka mēs iedomājamies kaut kādu netaisnību, kas mums ir nodarīta. Kaut kas mums liek izjust to vilšanos, ka ārprāts es te tā centos, es tā darīju, un te nekā nav, un te atkal nekas nesanāca, un tas nogāja greizi, un šis nesanāca, un vispār tā pasauli ir tāda netaisnīga, un kāpēc man tā neiet? Ja mēs pieņemam to, ka tā pasauli, ir sasodīts netaisnīga, neviens nekur nav apsolījis, ka būs kaut kas taisnīgi. Atceries to pasaku, nepateicība ir pasaules alga. Jā, piemēram. Jā. Ar to arī vajag pieņemt, jo neviens nav apsolījis, ka būs forši. Arī tajā, ka mēs vispār, katrs kā būtne esam parādījušies šai pasaulē, mūsu pašu nopelns ir 0. Mēs neko neesam izdarījuši, lai nonāktu šai pasaulē. Labi, tētis ar māmu bija spiest mazliet piepūlēties, māma vairāk, te mēs esam. Mēs neesam izdarījuši neko tādu, lai mēs šeit atrastos. Tā ir dāvana. Šī dzīve mums ir dāvana, un neviens tev nav apsolījis, ka tā būs brīnišķīga. Tu vienkārši novērtē to, kas tev ir, un priecājies par to, kas tev ir, un negaidi, ka kaut kas būs godīgi vai taisnīgi. Bet to dažreiz ir grūti, vai ne, pieņemt. Un tas man šeit ir tāds visas dzīves darbs, jo citreiz tās šķietamās pēc tā sacītā netaisnības notiek ik uz soļa. Viņas jau pat var būt nešķietamas, viņas var būt īstas tās netaisnības, bet nekur nav teikt, ka būs taisnīgi vai godīgi. Un tajā brīdī, ja ir diezgan ilgstošas, piemēram, šīs netaisnības vai kaut kā tā netaisnības sajūta, tad cilvēks kaut kādā brīdī droši vien kļūst par to tādu purpinātājs varbūt var sacīt, vai kaut kāds tāds tiešām, kad ir ļoti grūti. Jā, tik līdz tu iedomājies, ka kaut kas nav taisnīgi, tad tu par tādu kļūsti. Tik līdz tu mēģini kaut vai centies novērtēt to, kas ir. Gal galā vienmēr var būt sliktāk. Tas gan, jā. Kamēr tu esi dzīvs, vienmēr var būt sliktāk. Jā. Tad, pēc būtības, ko tu saki, ir mēģināt izvēlēties attieksmi pret lietām. Un varbūt novērtēt tās lietas, kas ir un tās, kas sanāk. Jā. Tas, kas izdodas, to novērtē. Kas neizdodas, vai risina, vai tālāk. Un katram noteikti ir vismaz pāris lietas, kas sanāk, ne? Jā, vismaz kaut kas ir, par ko priecāties. Nezinu, kaut vai var aizbraukt līdz bērnu slimnīcai un novērtēt to, kas tev ir dots. Jā, vai ne? Tā ir. Paldies, Ģirt. Tu neticēsi.
tu esi ar mani šodien pavadījis jau vismaz 5 stundas. Tā dzīve paiet. Un šī bija atkal pagaida, cik tad bija, tagad šī ir kaut kāda stundiņa, vismaz stundiņa, vairāk kā stundiņa. Nu, paldies tev, tagad kāps atkal savā rumakā. Uz motocikla. Uz motocikla un dosies savās dienas gaitās, lai tev izdodas atpūsties, jo par laimi mēs rīt netiekamies laikam. Bet, nu jā, bet teorētiski mēs varētu arī tikties. Nu, tā kā tas būtu normāls dienas daļa, ka mēs rīt atkal tiekamies. Jā, vai vakarā datubāzē kopīgā gatavojot jautājumus. Paldies tev liels. Paldies tev. Jā. Novērtējam to, kas mums ir. Un ejam uz priekšu. Jā, paldies liels. Podkāsta draugi Signet Banka, Madara Cosmetics.